Sveicināti, cops draugi. Jā. Elvija, tev var čau. Tev patīk atgriešanos. copēt. Man arī patīk copēt. Ir beigusies lielo sacensību sezonu, esam atpakaļ no Holandas, esam izmakšķerējušies lielu zivs, un tagad mums beidzot ir laiks un iedvesma. Mazākas zivis pamakšķerēt. Pamakšķerēt mazākas zivs. Nē, zivs vienmēr jāķer, ir kāds ķerās, jo ķert zivs ir forši. Ar šo mēs gribētu teikt, ka mums šķiet, ka mēs esam iekrājuši gan daudz enerģijas, lai palaist atbildes uz tiem daudziem jautājumiem veikalā, kuriem mums jāatbild ir. Jā. Kopā ar praktiskiem padomiem uz ūdens. Jā. Un šo padomu sēriju mēs esam izlēmuši nosaukt profesionāļiem neskatīties. Ja tev viss ir skaidrs, ja tu pats visu zini, neskaties, nekomentē, ej prom. Bet tiem, kuriem interesē dažādi viedokļi, un es sev arī pieskaitu pie tiem, un es domāju, ka Elijas arī pie tiem, jo mēs vienmēr varam mācīties, makšķerēšana ir neaptverama nozara. Jā. Nevar viens cilvēks vienā galvā salikt pat visu, kas saistīts ar spinningošanu, nerunājot par vispārējo. Protams. Lūk, un mēs padalīsimies ar tām niansēm, kuras mēs esam iekrājuši gan tehnisko zināšanu plānā, gan arī praktisko zināšanu plānā. Un, ja kādam kaut kas šķiet tāds, pārāk vienkāršs, pārāk elementārs, šeit nebūs nekas par AliExpress wobleriem, šeit nebūs nekas par zemes kvalitātes lietām, mēs runāsim par labām lietām un mēģināsim parādīt, kāpēc labas lietas ir vērts lietot un pamatosim katru savu domu ar piemēriem. Tā kā profesionāļiem neskatīties, epizode numur 2. Vasaras poperi. Mēs paņēmām mazu daļiņu no kvalitatīvu poperu sortimentu, kurus mēs atradām savu veikalu plauktos pirms pusstundas. Mēs neņēmām visas krāsas, jo cik makšķernieku, tik krāsu, cik krāsu, tik risinājumu. Bet mēs paņēmām dažādas krāsas, dažādus izmērus, dažādus svarus, lai šodien vidēji mierīgos laika apstākļos, pēc būtības šādi laika apstākļi man poperēšanai vienkārši iespārda, dod Dievs, lai vējš noturās, kamēr mēs sasiesim kātus. Poperi. Tātad mums šeit ir kas? Megabass. Visos 3 izmēros. Visu 3 izmēru megabass. Lielāks, mazāks, pavisam mazs. Ja? Tad mums ir Latvijā maz zināms brands, bet ļoti kvalitatīvs brands HMKL. 3 dažādās krāsās, lai pārbaudītu, vai tiešām popera krāsai ir ļoti izšķiroša nozīme. Mums ir praktiski melns, mums ir ļoti košs un mums ir diezgan neitrāls. Paskatīsimies. Tas taču ir forši. Tad mums ir Norijs un Ekogers, kas pēc būtības ir viens un tas pats. Norijs ir made in Japan, Ekogers ir made in China, bet uzņēmums viens. Tad dārgā premium un salīdzināsim arī ar budžeta sēriju viņu. Jā, un tad ir mūsu Hidden Secret, kurš ilgu laiku nebija veiklā mums pieejams, tagad viņš ir. Paskatieties, kā viņš izskatās, maigi sakot, palietots. Nerunāsim to nesmuko vārdiņu. Tad, lūk, šeit ir viņa bračkas, kuriem vēl nav noplūkāts sastīts tiem, ko Chug Pepper. Fantastiski lido, ļoti klusu un maigi kvaukšķinās. Un lasa 40 plus asars. Neticiet, pastieties pečpro. Elvijam viss ir gatavs. Elvija, kā, cik es saprotu, ir režīmā jabadabadu. Jā. Bet es esmu atbraucis un neesmu copējis kopš VPC, un problēma ir sekojoša. Vienu kātu es paņēmu no mājās, paskatījos, pavadiņas nav. Otrs kāds man bija Holandē sagatavots priekš lieliem tramīgiem asariem, tur arī pavadiņas nav. Tātad pavadiņas poperiem ir jāuzsien, pastāstīsim, kādas pavadiņas sienam, kāpēc šīs pavadiņas sienam, kāds tam ir pamatojums. Jā, tieši. Kā jau teicu, profesionāļiem neskatīties. Jūs noteikti zinat, ka kārtīgs makšķernieks visi sasējis mājās, bet tie ir profesionāļi. Mēs esam vienkāršāk šajos jautājumos. Lūk, tātad šis ir vecs M akcijas kāds, šis ir vecs ML akcijas kāds. Un šie ir 2 kāti, kurus es uzskatu kā poperu fantastiku. Nav zīmolam tik ļoti nozīme. Svarīgi ir, lai viņš nav super ātrs, lai viņam ir kaut kāda iespēja mazliet pašancēt. Ja? Otrs ir svarīgi, lai viņš nav arī tomēr pārāk ciets, jo popers ir tāds maigs instruments. Ar viņu strādājot,
nav jāsakuļ ūdens, nav jāpamodina sami bedrēs. Ar viņu ir jāuzprovocē asarīts, jo ko mēs mēģinām? Mēs visi esam dzirdējuši, kā strādā asarīts ūdens virsū. Ko viņi dara? Savācās bars. Ko tas nozīmē? Augšā rī. Bez manis. Ja? Kāpēc viņš rī un man nav ko rīt? Dabas pamatinstinkts. Gribās rīt. Man sunīti mājās arī ir. Tikko es apsēžos pie galda, kas man parādās? Kompaņons. Viņam arī gribās ēst. Dabā visi ēd. Un tā mēs viņus ķeram uz ēšanu. Tātad pavadiņas. Šis kātiņš man ir bišķi plānāks, ar bišķi plānāku aukliņu. Un šis mums ir paredzēts mazajiem poperīšiem. Reku, te mums ir smuki. Sakabīti bijusi priekš kaut kāda džiga un kaut kādas grunts skrāpēšanas. Un sakabīti fļuriks mums ir palicis, tas ir baigi forši. Fļuriku var arī nesiet. Fļuriks nav baigi izšķirošais poperēšanai. Varbūt viņš pat varbūt mazliet papildus grimst, bet man viņš tur ir un lai viņš tur paliek. Tā, Elvija, tu esi izvilcis pavadiņas. Es 6LB droši vien, vai ne? 6LB es domāju, ka nē. Es domāju, ka 12. 6LB mēs liktu tad, ja mēs pieķertos tā, kas ir ultra vieglā, teiksim. Ja mēs dosimies šajos woblerīšos 56, 56, 70, ok, es likšu 6LB. Šeit man ir 0, kaut kāda 8 pīta aukla. Un kaut kādi 10 LB fļuriks, priekš kā man te 6 LB. Pie tam mums nav tik kritiski mazu woblerīšu, poperīšu mums te nav, ja nu vienīgi šis var būt. Bet es domāju, ka 12 LB pavadiņa nepārāk gara. Šitā ir 12? 12. Jā, šī ir 12. Tātad 12 LB pavadiņa nepārāk gara, ar nepārāk smagu sakabīti. Jo, kas ir poperspēles pamatā? Poperspēles pamatā mums ir vienkārši jātapa deguns virs ūdens un kustenot degunu zem ūdens. Mēs taisam čmokiņu. Ja? Ideāli, ja mēs spējam tam poperītim panākt vēl spēlīti, kad tas poperīts vēl staigā mazliet pa labi pa kreisi, kvakšķinoties, tad astīt mētājās, viss ir ideāli. Es šobrīd mēģinu uzsiet parasto. Vienkārši parasto, nekādu, kā viņš sauc, palomārs, viņš saucās, ja? Jo šis ir pavisam vienkārši mezgliņš, vienkārši easy. Izvaram visu smuki cauri. Es vienmēr slapinu visus mezglus, jo aukliņas var piedegt, lai viņas nepiedegt, viņas mitrstiņas nepiedegt. Jā, un man ir baigi foršās šķerītes. Piedodiet, 50 gadu praksa, pārbaudam, re? Bišķīt stēpās, ideāli. Mums ir precīzi salāgots tas, kas vajadzīgs, un šis ir precīzi tas, kas vajadzīgs priekš vidējā izmēra. Tā M-kātam es jau gribētu teikt, ka šis jau velk uz pavisam lielu, varbūt pat niknāk nekā M-kātu, bet, piemēram, šis, starp M un ML, ok, perčprojas ķēra M, tāpēc, ka mēs ķērām lielas zivs, bet, principā, šim MLs, Ms abi labi. Tajā ziņā poperīši ir diezgan miermīlīgi. Viņi nav tik ļoti prasīgi pret inventāru, viņi vairāk ir prasīgi pret makšķernieku rokām. Ok, te ir vēl viena lieta priekš M-kāta. Man te ir iedeslundas standziņas, man smitiņi iedod. Ja? Tad te man ir vēl viena, ātrais tipiņš. Redz, līdaka sabojājas mani pavadiņu. Man forši pavadiņas, viņi varētu piesiet M-kātam, bet viņai reku ir galā cilpiņš. Ko mēs darām? Forša elementāra lieta, poperim baigi garās pavadas nevajag. Ko mēs darām, mēs kniebjam šito nost. Ja, paņemam smuki. Uzreiz mezgliņā knikt. Tā. Bez skaņas smitiņš, knieb bez skaņas. Pat knakšķīšu no A, tagad noknakšķēju tā. Atvainojos, mazliet piesārņošu Daugavu ar 0,2 mm ļoti asi draņķīši, tāpēc, kad laivā viņu nekur nevar noslēgt. Tātad mezgliņš, kam patīk siet titāna pavadiņas. Daudz man ir prasījuši, daudziem es rādīšu, neviens nekad neatcerās. Tad mēģiniet ieraudzīt. Tā kā mūsu veikalā esošās pavadiņas parasti pa vakariem sasienas pats, tad tas būs baigi ātri. Jums būs interesanti skatīties. Tātad hop, hop, hop un hop. Hop, 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 cups. Hop.
Ja? Tad rekums sastājās smuks mezgliņš. Atkārtot. Ja? Tad tas ir hop, 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 hop. Tagad mēs šo mezgliņu paņemam vienkārši mierīgi sabīdam uz vienu galu. Mājās man ir tāda forša stieplīte, uz kuras viņu uzvērt. Bet šeit mums ir jātiek vaļā no līkajiem gabaliem. Re, ka šīs līkais gabals mums jāizvāc prom. Mēs paņemam vienkārši smuku ar smitiņu. Hop. Ja. Reku, un tagad mums būs forša paudiņa paperim. Viss ir labi. Un tagad pie paša. Šito gan es ūdenī nemetīšu. Knik. Āmen. Mums ir gatava pavadiņa arī MK-tam. Šito iemetīsim šeit. Jā. Šitas ir pietiekami liels, viņš neiedursies. Ar titānu nesiet ļoti uzmanīgi, tā kā jūs kniebiet nost mazos galiņus. Nedod Dievs, viņš nokritīs kaut kur mājās uz grīdas vai vēl sliktāk dīvānā. Jūs viņu noteikti vēl atcerēsiet. Jūs viņu vēl atcerēsieties. Nu, lūk, un te man reku ir MK-tiņam. Šitas ir bišķi jaudīgāks. Sacīt, baigi skaistāk. Atmiņas no VPC. Pēdējās minūtes līdaka sasēja mezglā visu. Te arī ir atmiņas no VPC. Skaties, tiešām vairs pavadiņu. Nu, lūk. Tātad, kāti mums ir kārtībā? Es domāju, ka ķeramies pie zivīm, jo es neatceros, kad es pēdējo reizi Rīgā esmu poperējis. Laikam nekad. Bet tieši tāpēc tas būs interesantāk. Šeit ir esnāks ļereks, šeit es siešu par citu mezglu palumāt. Man šeit negribās. Okidoki. Gatavs. Ja, te ir ļoti resns, te kaut kāds 0,28 vai 0,3 tas ļereks tā kā. Bet tas ir iepriekš lielākiem māneklīšiem. Redz, ar labām stānziņām viss ļoti smuki kniebjās arī šitā. Gatavs. Kur tev tas mēs viņš palika? Nu re, tātad man reku ir kāds uzlikt veco. Nu, draugu nedrīkst pamest, viņš jāuzliek. Jāuzmet vecais draugs, uzliksim uz to, kā viņš strādāja pērnējā vasarā, kad mēs filmējām Pēčpro. Viņš kopš tā laika arī nav lietots, viņš strādāja arī uz šī gāta. Tātad. Un uzliksim kaut ko bišķi mazāk no jaunajiem, ja? Un dosim vaļā pa zālēm. Kur Elvija uzlikt? Ko tu man ieteikti? Es droši vien, kad HMKL noteikti gribu redzēt. Tu gribi redzēt, kā iet HMKLs? Nu, labi, paņemsim spilgto HMKL. Un sāksim copēt. HMKLs uz ML varētu būt 10. Tad, okidoki. Tātad pirmais metiens nebūs ne uz distanci, ne uz ko. Pirmais metiens būs tīri saprast, kā tas draudziņš strādā. Vispirms es iesildīšu rokas. Viņiem tā bedrīte ir ļoti dziļa. Un par sakabīti ir vērts pavērt vairāk vaļā, tad viņu var iemānīt iekšā. Ir iemānījām iekšā. Te arī ir svarīgi, lai tas karabīns ir kvalitīvs. Jā, jo ja nebūs kvalitīvi, divreiz vaļā, divreiz ciet un tā. Nolūzīs vai netaisīsies vairāk ciet, tāpēc izvēlēties kvalitīvus karabīns. Šitam gribās staigāt. Ticiet vai ne, daudz skaļāk nevajag. Nu labi, sāksim. Es tomēr uzmetīšu veco pārbaudīto, iesildīšu rokas un tad ķersimies pie jaunākiem izstrādājumiem. Aiziet, dodam virsū. Profesionāļiem neskatīties. Epizode numur 2. First cast. Opā. Un ļoti svarīgi. Aukliņu uzreiz liekam lejā. Poperītes peldi. Sākam. Kas ir fantastisks poperi copītē? Redziet, es tādiem viegliem parāvieniem taisu mazu troksni. Laivā pat īsti nevar dzirdēt. Rīgas troksnī noteikti nevar dzirdēt laivā, kas te notiek. Daudz tuvāk pa 5 metriem no laivas copas parasti neseko uz topwater, tā kā pēdējos 5 metrus tinam ārā. Rokas iesildītas par tiem, ko man ir viss skaidrs. Vēl viens, zin kā, mums ir labi aprīkot laiva, un lai mēs netērējam laiku pavisam pa tukšu arot, pavisam tukšu ūdeni, mēs ar laivskopu pieskatīsim, vai asarīši šeit ir vispār tuvumā. Man patīk. Op. Opiņā. Palaižam vaļā. Opiņā. Op. Ieslēdzam un esam gatavi strādāt. Palaižam laivskopu un mums ir foršs pedālītis un tagad mēs pamēģināsim ar HMKL un pedālītī pieskatīsim, vai mums tur ir staigātāji. Tur viens kaut kā. Nu, man liekas, ka tur ir kaut kas uz tā pūna, apmēram 30 metru attālumā, tā kā būs. Apmēram tur, kur tu esi, Elvija. Jā, pastīsimies, vai tev tur kaut kas nāk līdz vai nenāk. Posties, kā HMKL slido, kā raķeti.
Apsties, tur notiek viss. Kaut ko uztracinājām. Kaut ko satracinājām. Kaut ko pacēlām augšā, jā. Un es šajā gadījumā šobrīd testēju Ceanu, starp citu. Jā. Majorcraft Ceanas Wobbler sērija. Viņiem ir arī popers. Viņš kaut kā bija. Man patīk risks, es šodien bez pavads. Es tēmēju uz asaru. Un šitāds smuks Ceanas Wobblerīts arī viss ar visu mušu uz aizmugurējā trīsžuburu, kas poperim iedod bišķī tādu tēmēšanas punktu realizācijai, varbūt bišķi labāk. Nu, tāds te spēlē viņš smuki, lido viņš labi. Un par kātiem es šobrīd ar ML viņu metu, tas ir Majorcraft Black Porgies. Šitā jārāda, lai var redzēt droši. Tas ir Majorcraft Black Porgies, kas man patīk, tas kāds ir pagarš. Man topot, personīgi man preference tomēr ir garāki kāti. Tas 7,6, 7,8 pēdās, kaut kas ar 2,30, līdz 2,40, teiksim. Man patīk bišķi labāk nekā īsie kāti, bet tas ir tāda gaumas lieta arī, manuprāt, par to, kurš ir pieredzi. Un jā, plāna aukliņa, 10 LB fluorkarbons. Gluži tāpat kā Mārtiņš atstāja fluorkarbonu priekšā savam titāna pavadiņai, tad fluorkarbons nedaudz arī nomīkstina tos rāvienus, ja gadījumā tā roka nav piešaut un gribās raustīt stiprāk. Zini, pēc būtības fluorkarbons ir liekas poperim, tāpēc, kad viņš slīkst. Jā, viņš bišķīt maina to spēli, es piekrītu. Tur var arī monofilu izmantot. Lai gan... Es pat teiktu, ka man nevajag poperim neko mainīt. Ja? Man absolūti pietiek tīra pīta aukla, bet pat cik tas ļuriks priekšā ir, lai viņš tur ir. Mums tādās niansēs netraucē. Jā, tieši tā. Pagaidām mēs pamodinājām vienu. Jā, tā bija. Satrakojās, bet neuzšāva pa poperi. Starp citu, poperējot ir vērts ik pa brītiņam pieskatīt arī pauzītes. Jo, ja tu visu laiku velc, ļoti, manuprāt, ļoti neieteicams ir poperim daudz mainīt ritmu. Ej vai nu vienā ritmā, vai nu otrā ritmā. Bet, ja ļoti rausta ritmu, ir daudz copes garām punktam. Ļoti bieži ir tā, ka tu uztvičo un poperīts no turienes aiziet, bet tajā vietā seko cope, bet tur vairs nav woblera. Tāpēc prognozējam poperīti ir ļoti prognozējami jāvelk, lai zivs pierod, kur tā skaņa iet, lai viņi var normāli notēmēt un uzšaut. Tā ir tāda niansīta, pa ko ir vērts padomāt. Labi, vēl viens metiens ar šo, pēc tam pamēģināsim vēl jāmēģina tuvāk zālītēm noiet. Es pat gribētu teikt, ka, manuprāt, laivskopā kaut kāds tur bariņš ir palīdzis ārā no tām zālītēm, bet uz poperi neceļās. Pamēģināsim ielaist megabasu. Citreiz ir tā, kad viens poperīts neiet, cits poperīts iet, un tāpēc mums ir dažādi poperīši. Šo jau man drīzāk pat uz ēmkātu gribētos likt. Bet pataustīsim, jo šis, manuprāt, jau pēc izmēra varētu būt foršāks priekšēm. Es paskatīšos, vai es ar ML varu viņu izprovocēt vai nē. Lido traki. Trokšņo vairāk nekā HMKLs. HMKLs mazāk trokšņoja. Elvija, redzēji, kur es aizmetu? Megabasam ir savas īpašības. Viennozīmīgi. Apzies, cik viņš stabili strādā ar visiem viļņiem, ar visu, redzi? Ar sānu vilni vēl pēc tam. Ar sānu vilni, ar lielo vilni. Viņu nekas netraucē. Viņš smuki iet un smuki strādā. Ja esat iesācējis poperos, iespējams ir vērts sākt ar vienkāršākām lietām, un megabas pilnīgi noteikti nav sarežģīts. Apsties, redz, kāda mums te ir tāda viļņa, šitāda viļņa, man viņš šancē kā... Super, šis ir super. Labi. Tā,
ņemot vērā, ka zivs mūs tik fatāli ignorē uz poperiem, jāpārbauda, vai tās zivs vispār ir tās zivs. Un tāpēc es pamēģināšu ielaist woblerī. Es tev pilnībā... Tu man pilnībā pie atbalsta šajā jautājumā? Jo mēs precīzi paņēmu arī otru kātu. Jau gribās kaut ko citu uzlikt, jā? Jo gribās vienkārši paskatīties, vai mēs principā varam te kaut ko. Jā, es uzlikšu kaut kādu SP riģiņu 70. pārbaudīšu, kas ir asaru klasika. Ja tur kāds asars ir, nu viņam uz viņu ir jārēģē. Šis kāds man gan priekš riģika ir tāds tā kā drusku pa traku, bet nu būs jau labi. Es tur pretī pamēģināšu jaunums, HMKL, šo te Japāņu zīmolu ar ļoti senām saknēm. Viņš ir vecs zīmols Latvijā, viņš diemžēl nav populārs un velti. Paskatīsimies, kā mūsu asars reaģē, jo te ir vairāki modeļi, kur, manuprāt, mūsu asaram ir vienkārši super piemēroti, tīpaši, ja tas asars ir dziļāk. O, vecīt, man bars iznāca ārā lūrēt līdzi. Uzreiz, ja? Jā, viņi te ir. Viņi te ir. Bet viņi ir slinki. Nu, vasara. Jā, man ir bars līdz ekolotē, var redzēt. Reku. Viss šitas te bars asarīši, visi šitie asarīši iznāca. Te viss bars iznāca līdz riģikam. Tātad viņi vienkārši pierāda mums, ka varbūt ir jābrauc 5 no rīta. Varbūt vienkārši jāpamaina woblerīši. Opā! Lielais Daugavas asaris uzrāvās uz rīģa. Nav ko puika grābstīties. Nu jā, nu to esi normāli Holandas asara barība, bet tik un tā bija jautri. Tur varbūt ir 20 centimetri. Nomēram! Jo mums ir uz kā nomērīt. Apiņā, kas tu... Ai! Tas gan bija sadistiski. Viņš man sadūra roku, es viņu nometu zemē. Nu, parādies skaistuli. Ir. Ieskaits asars 20,2 centimetri. Rezultāts ir vaļā. Diemžēl ne uz popera. Bet tas nekas, mēs vēl viņiem parādīsim. Galvenais ir tas, kad mēs viņus pareizi lokalizējam, ka viņi te ir. Un tagad, neceļās. Ārā nāk, iekšā staigā zālēs, iekšā ārā. Nu, nodauzīts Rīgas asarīts. Šī man vecā, kā saka, Latvijas čempionāta kastīte, kas nav aiz tik daudzus gadus, tika izvilkta. Un, kā saka, ilgi nebija jāgaida. Tā, labi, taisam ciet. Tā. Nu jā, priekš šī izmēra jāmēģina ir mazo uzlikt. Šis patiešām nebija 40. Nu, mazais megabasēni, taisīsim troksni. Šitām mazajiem man jau gribētos kaut ko drusku vieglāk nekā tas, kas man ir rokās. Bet, arī pavadiņu gribētos plānāku. Bet, varbūt, ka tas ir vienkārši mans nepareizās iegribas. Pārbaudīsim, kā tas notiek. Jā, bet redz, tikko es runāju par to, ir grūti dabūt buļkšķīti, tāpēc, ka viss pa smagu ir priekš tā maziņā. Kaut ko viņš tur bišķīt čmokājās, bet ļoti maz. Obā! Bet es teicu, ka mazais ir mazais. Redzējāt? Tā ir tā kaifīgās copas brīdis. Pasties, kas pa izmēru. Opiņā! Ja? Un tas ir tas, kāpēc popera copa ir forša. Kad tu nav jālūra ehalotē, vienkārši šancē. Un prieks, būs kas spūras gaisā dusmīgs. Ai, paiku atņēma. Nav labradors, tas ir Rīgas asaris, viņš ir dusmīgs. Nu, kur ir mūsu liela? Audzējam. Pērč Pro Rīga. 28 centimetri. Tas jau ir bišķi labāks. Tā, tinki. Tā, vēl būs? Pārbaudām, vai būs vēl? Nāk līdzi. Redzi, vilnīts nāk līdzi. Pa tuvu laivai. Jā, Viņi citreiz nāk līdzi pa paša virsu. Iet poperīts, nāk līdzi 2-3 huligāni. Man patīk paperēt. Tas ir forši. Viņš laikam visiem izstāstīja, kas te notiek. Neņem vairāk. Labi, bet visas zāles, visi seklumi, visas sēruma malas, pārsteigumi, pilni meženes, līdakas, kas tik jums nevar gadīties uz šitādiem te maziem
foršiem rakarīšiem lido kā raķetes. Vēl kas ir forša poperi, ķērāju nav. Viņš ir tausts, tad viņš iet bojā aiz vecuma, kad viņam vairs nav krāsas, viņš ir kļuvis saskrāpēts, nederīgs no zivju ķeršanas, tad viņu var mainīt. Šos wobblers norauj ļoti reti, līdz ar ko ir baigi forši uztaisīt labu kolekciju un zināt katra labās nianses. Tas ir forši. Redzi, nav pat obligāti ķerot ar poperi, ir jāatcerās viena lieta. Nav obligāti ļoti jātrokšņo. Pietiek, ka tur ir mikroburbulītis, vilnītis, savādāk reakcija nekā, teiksim, nekā mierīgā ūdenī. Jo zivs ar saviem maņu orgāniem, viņi tos brīnumiņus sajūt. Opā. Un parasti ir tā 4, 5, 6 rāvieniņi, ja meklē zivi. Pauzīt 2-3 sekundes. Viņu ņem arī stāvošu. It sevišķi ar viļņēns kā šobrīd. Poperīt mierīgi ņem. Tādos vilnīšos viņš šūpojās, astīts šūpojās, viņu ņem arī stāvošu. Ņem arī pauzītēs. Oi, kur šitas labs ir priekš mazajiem aserīšiem, šitas ir izcils. Tā, jāpamēģina pašancēt uz to pusi. Ārprāts, kā viņš lido, apsties, kur es aizmetu. Zivs. Bičs pār zālēm pārmet, nācās pārvilkt pār zālēm. Baigi tālu no piestātnes mēs neaizbraucām. Šo nemērīsim, šis nav upgrades. Epizode 2. Profesionāļiem neskatieties. Nav interesanti. Tā. Moš tur ir vēl viena? Strādājot ar poperi, atcerieties vienu lietu. Ja jūs redzat mutuli, tas neko nenozīmē. Tad, kad jūs sajūtat viņu kātā, tad ir tas moments, kad viņš ir galā. Jo uz poperi trokšņa ir ļoti daudz. Bieži vien jāmpadracis ap poperi ir milzīgs. Bet tai pašā laikā nevajag neko cirst un izjaukt poperim spēli līdz brīdim, kamēr zivtiņi nav galā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs poperējot. Mažiņais. Spēlīti jūt uzreiz. Ļoti smuka zālīt. Šitās foršas zāles. Šitādās te lapiņās tur sēž iekšā viss līdakas, asari, viss tur dzīvo. Ļoti laba zālīt. Ai, garā. Bija? Jā, reku smuks ņēmiens, mutuls bija. Apsties. Pasaka, kad vasarā nav interesanti poperēt. Tas ir tik... Protams, ja tavs mērķis ir maiss ar zandartiem, tad ņem karūsiņu un ķer uz dzīvo. Bet, ja tavs mērķis ir cops prieks, tad ņem poperu un kaifo. Latvijā poperim ir tikai kaut kādi 4-5 mēneši, ka viņš strādā. Starp citu, droši lauziet to dogmu. Kad popers ir tikai karstie Latvijas mēneši. Manā praksē popers ir strādājis arī maijā, kad ūdens ir iesils jau 11 grādos. Vienkārši jāzina ir kur un kā un kāpēc. Un vēl viena lieta, kas ir liels mīts, manuprāt, Latvijas makšķerniekiem, ir to, ka popers ir domāts dziļumam pusmetrs. Tur, kur mēs metam, ir kaut kur tuvu pie 2 metriem diezgan droši. 2, 3, 4, tā nav problēma. Jā, ja tas asars ir kaut cik aktīvs, viņš tāpatās pacelsies un viņš panāks tam poperim pakaļ, varbūt ne pirmajā metienā, bet 2., 3. Un, vizuāli tā ir ļoti baudāma copša. Tā ir ļoti, ļoti forša. Tu redz to ņēmienu, garām, vēlreiz, tā forša. Tas nav darīts, es jau pieļauju klasisko kļūdu un 5 ir tā, ka es redzēju, kad zivs nāk pēc popera, tā nevajag darīt. Jāsagaida, ka tu sajūti viņu rokā. Poperi ir vēl viens skaifiņš, teiksim, redz tur aiz lēpenēm. Tur normālā wobbler, tur tā, tu vari mēģināt tur kaut ko izdarīt. Es pamēģināšu, vai es ar ķemko var aizmest līdz tām lielajām zālēm. Pretvējš. Nē, nesanāca. Neko darīt, bet tā kā redz poperīts kops un es esmu ārā un aiziet.
Nu, tur ir pumpiņa, uz tās pumpiņas stāv asterīši, uz pumpiņas ir 2,5 metri dziļš. Arī, pasties, tur mēs neesam metuši vispār, viņi tur ir pils. Paskatāmies. Apmēram 11 metri no laivas jābūt copei. Nu, tur ir tāds baršs stāv, ka tur divatāra poperi nav pareizi. Ir jāturās pa gabalu, tu viņam nojauc skairinājumu. Ok. Nu? Jā, sapratu. Viņam... Viņš diezgan primitīvi radījumi, viņam diezgan grūti ir fokusēties uz visu reizē. Tie tur, lai stāv un neceļās, šitie jau ir jau dresēti jau. Laivskopā bišķīt pieskatu, tur uz pumpucīšu viņi stāv. Labi, es uzmetīšu vēl tur, iesim vēl pa citām vietām pēc tam. Cik smuki viņš lēkā, redzi? Noķer ritmu. Dažādas spēles. Tu vari panākt, ka viņš lēkā uz augšu, uz leju. Tu vari panākt, ka viņš šīt atcilājās, ka viņš sāk iet tā kā sunīts pa labi, pa kreisi. Var panākt, ka viņš taisa pļekšķus. Tas viss ir atkarīgs no mūsu paša rokām, un tas ir ļoti interesanti, kā to var dabūt gatavu. Tur es vēl neesmu metis, varbūt kāds tur ir. Redz, viņš man tagad sāk lēkāt. Ja? Un es varu arī trokšņot. Un es varu mēģināt dabūt viņu sunītī. Dabūju sunītī, kas sāk staigāt pa labi pa kreisi. Tur jāpatrenējās. Ar katru poperīti ir daudz spēlītes, kuras var izspēlēt. Bet izskatās, ka mazajiem Daugavas asterīšiem šis ir bišķi pa lielu. Izmantosim viņu mazliet vēlāk. Pārbaudīsim, vai tiešām uz tās sēras nav neviens, kas ēd, jo mums ir kāds kurīt traki. Tas ir megabas. Pamēģināsim un megabas vienu metieniņu vēl. Un tad brauksim vēl kaut kā. Nu, tie aukliņi un megabas, tas ir briesmīgs komplekts. No distances viedokļa. Neuzvelkās. Labi, izskatās, ka tur 3 metru dziļumā uz priekštēst, tur, kur uzmet Elvis, ka tur ar vēl kaut kādas ziltiņas rāda. Pastīsimies, vai tās mēs varam uzcelt. Tā iegribē manu poperi. Īstais kaifs ar poperi ir tad, kad tu trāpi uz to brīdi, kad tas astars vēl ir izgājienā. Nu, tad ir pavisam briesmīgi. Tas saucamais katliņš, kad uz ūdens atverās katliņš, tad poperis ir tas, kas ir jāliek galā. Tā, mēs esam ļoti ieciklējušies tajos, kas mums patīk, ja? Jā. Es kāpēc? Viņi neceļās augšā uz poperi. Jā. Profesionāļiem neskatīties. Neskatieties profesionāļi. Šis domāts ir parastiem makšķerniekiem. Epizode numur 3. Profesionāļiem neskatīties.